Irāna ir slēpusi kaut ko tik bīstamu, ka ASV ir jātiek tam klāt. Šī lieta ir viens no iemesliem, kāpēc tika uzsākta operācija Episkās dusmas, un to nedrīkst ļaut izkļūt brīvībā. Bagātinātais urāns šobrīd tiek glabāts dažos Irānas pazemes bunkuros, un šis milzīgais drauds varētu kļūt par ceļu uz kodola iznīcību. ASV gatavojas riskēt ar visu vienā misijā Irānā, kas varētu izglābt tuvos austrumus. Tā ziņo Wall Street Journal, kas vēsta, ka ASV prezidents Donalds Trumps pašlaik apsver savas iespējas uzsākt sauszemes kampaņu Irānā, kuras mērķis ir izvest valsts bagātināto urānu. Lēmums vēl nav pieņemts, taču Irānā atrodas gandrīz 1000 mārciņu šī urāna. Un ļaujot tam palikt valstī, Teherāns ar vien izmisušākajam režīmam tiek dot iespēju tālāk bagātināt savu urānu. Līdz tādam līmenim, ka tas varētu izgatavot bumbas, kas spēj iznīcināt lielus apdzīvotus centrus visā tuvajos austrumos. Trumps nevēlas sūtīt sauszemes karaspēku. Viņš mudina savus padomniekus panākt, lai Irāna piekristu nodot savus kodolmateriālus kā vienu no galvenajiem nosacījumiem operācijas Episkās dusmas izbeigšanai, ziņo Wall Street Journal. Šādi elementi ir atrodami arī 15 punktu plānā, kas klīst medijos, lai gan nav skaidrs, cik precīzi šis plāns atbilst tam, ko ASV patiesībā vēlas no Irānas. Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita jau ir brīdinājusi žurnālistus neusticēties visam, ko viņi redz šajā plānā, lai gan Independent ziņo, ka kāds anonīms avots ir ziņojis, ka plāns pat tiešām ir nodots Irānai caur Pakistānu. Irāna to ir noliegusi. Tā apgalvo, ka ASV sarunājas pati ar sevi. Taču pēc Independent ziņām šim 15 punktu plānam, kā arī jebkuram citam plānam, ko ASV iesniegs pamiera sarunu ietvaros, ir jāietver nosacījumi, kas neļauj Irānai izveidot kodolieročus. Trumpa prasības ir skaidrs. Slēgt Irānas kodolobjektus, atvērt pazemes bunkurus regulārām inspekcijām. Un pats svarīgākais – pārtraukt urāna bagātināšanu, lai Irāna nevarētu nonākt uz kodolieroču iegūšanas sliekšņa, nepārkāpjot robežu. Trumps šos punktus ir vairāk kārt uzsvērs operācijas Episkais niktums laikā, tostarp izteikumos žurnālistiem, kas tika sniegt no Air Force One 30. martā. Viņi atteiksies no kodolieročiem. Viņi darīs visu, ko mēs vēlamies, lai viņi dara, paziņoja Trumps, pirms piebilda draudus sakot. Bet ja viņi to nedarīs, viņiem vairs nebūs valsts. Viņiem pat nebūs valsts. Tas nav tukšs Trumpa drauds. Tas ir brīdinājums Irānai, ka ASV paliks operācijā Episkais niktums līdz brīdim, kad tiks panākts kodoljautājuma atrisinājums, kur viņi meklē vienā vai otrā veidā. Ja Irāna neatteiksies no sava bagātinātā urāna, ASV gatavojas to paņemt ar spēku, un tai ir nepieciešamais personāls, lai to izdarītu. Levita ir paskaidrojis, ka Trumps saņem piekļuvi visām iespējamām izvēlēm, kā viņi norādīja paziņojumā. Pentagona uzdevums ir veikt sagatavošanās darbus, lai dotu virspavēlniekam maksimālu izvēles iespēju. Tas nenozīmē, ka prezidents ir pieņēmis lēmumu. Kas attiecas uz Pentagonu un ASV centrālo pavēlniecību, abi ir atteikušies sniegt paziņojumus. Viņi klusē, kas liecina, ka tiek gatavots kaut kas nopietns attiecībā uz Irānu. Šeit operācija Episkās dusmas Irānas režīmam no ārkārtīgi nopietnas kļūst par pilnīgi graujošu. Veiksmīga amerikāņu sauszemes operācija Irānas teritorijā atņemtu režīmam vienu no svarīgākajiem ietekmes instrumentiem, ko tas izmanto, lai iebiedētu un manipulētu ar tuvo austrumu ģeopolitiku. Drīz paskaidrosim, kāda varētu izskatīties šī operācija, taču pirmais patiesais jautājums ir, cik reāls kļuvis Irānas kodoldrauds. Atbilde uz šo jautājumu ir saistīta ar bagātināto urānu, kuru ASV cenšas iegūt savā kontrolē. Saskaņā ar 15. marta ziņojumu, ko publicējis Ieroču kontroles un neizplatīšanas centrs, Irānai ir 440,9 kg, jeb aptuveni 972 mārciņas urāna, kas bagātināts līdz 60% U-235. Tas ir svarīgi, jo U-235 ir šķeļamais urāna izotops, kas padara iespējamu kodolieroču izgatavošanu. Lai Irānas 972 mārciņas urāna kļūtu par ieroču kvalitātes materiālu tādā nozīmē, ka to varētu izmantot kodolgalviņas izgatavošanai, tas ir jābagātina līdz 90% U-235. Tas mums uzreiz parāda, ka Irāna vēl nav gatava izgatavot kodolieroci. Jūs pat varētu domāt, ka tas ir vēl tālu, jo Irānai nepieciešami vismaz vēl 30% U-235, lai sasniegtu bagātināšanas līmeni, kuru ASV un Izrēla vēlas tai liekt sasniegt. Bet tieši šeit sākas īstā problēma. ASV neuztraucas par tiem 60%. Fakts ir tāds, ka Irāna jau ir paveikusi lielāko daļu darba, kas nepieciešams, lai tās bagātinātais urāns sasniegtu ieroču kvalitātes līmeni. Ieroču kontroles un neizplatīšanas centrs pat nosauc konkrētu procentu, sakot, ka Irāna jau ir paveikusi 99% no nepieciešamā. Kā pierādījumu, tas ievieš separācijas darba jēdzienu, kas būtībā ir vienādojums.
Apvienojot Irānas rīcībā esošo centrifūgu skaitu, to darbības laiku un šo centrifūgu separācijas jaudu, var gūt priekšstatu par Irānas gatavību. Izmantojot separācijas darba vienības, jeb SVU, kas tiek izmantotas, lai apzīmētu bagātināšanas procesā paveikto separācijas darba apjomu, Irāna jau ir pabeigusi 54,540 SVU. Cik daudz SVU ir nepieciešams, lai pārietu no 60% bagātinājuma uz 90%? 564, nedaudz vairāk nekā 1% no darba, ko Irāna jau ir paveikusi. Tātad Irāna ir daudz tuvāk kodolieroču iegūšanai, nekā jūs varētu domāt, skatoties tikai uz bagātināšanas procentiem. IranWatch pat izklāstīja iespējamos grafikus 2025. gada jūnija pārskatā par Irānas kodolspējām. Šie termiņi satrauc Trumpu un Pentagonu, īpaši, ja bunkeru iznīcināšanas bumbu izmantošana dažās Irānas kodoliekārtās nav bijusi pietiekama, lai apturētu centrifūgas. Pieņemot, ka Irānas IR-1 centrifūgas darbojas ar tādu pašu jaudu kā iepriekš, un pat pieņemot, ka pārējās Irānas centrifūgas darbojas zem maksimālās jaudas, Irānai nepieciešamais laiks kodolieroču iegūšanai ir pārsteidzoši īss. Mēdīs ziņo, ka Irānai būtu nepieciešams aptuveni 2 nedēļas, lai bagātinātu pietiekami daudz urāna 5 līdz 8 mazu kodolieroču izgatavošanai. Tas nozīmētu arī to, ka Irāna izmantot aptuveni pusi no sava 60% bagātinātā urāna, kas liecina, ka tā varētu dubultot šo krājumu aptuveni mēneša laikā. Kas attiecas uz nepieciešamajiem SVVU, IranWatch norāda, ka to ir no 480 līdz 768. Tas atbilst iepriekšējām aplēsēm, kuras mēs dalījāmies, un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Irāna ir daudz tuvāk kodolieroču iegūšanai, nekā daudz vēlētos ticēt. Tomēr te ir dažas atrunas. Irānai ir nepieciešams, lai tās centrifūgas būtu pieejamas un darbspējīgas, kas nevienmēr ir pašsaprotami. Iepriekš minētās bunkuru iznīcināšanas bumbas ir mērķējušas uz Irānas pazemes kodolobjektiem, un mēs joprojām īsti nezinām, kas ir izdzīvojis un kas nav. Zinātniskajā sabiedrībā ir arī balsis, kas apstrīd, cik tuvu Irāna ir savas kodolieroču izstrādei. Viena no šīm balsīm ir Jeffrijs Lūis no Džeimsa Martina neizplatīšanas pētījuma centra. Saskaņā ar 11. marta rakstu žurnālā Scientific American, Lūis apgalvo, ka nebija nekādu pierādījumu, ka Irāna būtu tuvu kodolieroču iegūšanai. Tas pats Lūis norāda, ka ASV jau ir apgalvojusi, ka pilnībā un totāli iznīcinājusi Irānas galvenās bagātināšanas spējas operācijas Operation Midnight Hammer laikā, kas tika uzsākta 2025. gada vasarā. Ir arī jautājums par to, cik liela kompetence Irānā vēl ir saglabājusies, lai palīdzētu režīmam izveidot kodolbumbu. Tomēr bagātinātais urāns joprojām paliek. Un kamēr šis urāns ir Irānas rokās, tas ir Trumpa problēma visā tuvajos austrumos. Kodola iznīcība varētu būt uz vairāku ASV sabiedroto Persijas līča valstu sliekšņa, ja Irāna spēs atjaunot savas it kā sagrautās bagātināšanas iekārtas. Tātad ASV vienkāršākais solis šķiet ir atņemt 60% bagātināto urānu, lai Irānai nebūtu iespējas to bagātināt vēl vairāk. Šeit mēs sākam redzēt izmaiņas operācijā Epic Fury, pārējot no gaisa kampaņām uz sauszemes misijām. Bet pirms mēs iedziļināmies tajā, kā šīs misijas varētu izskatīties, atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu The Military Show. Mēs sniedzam jums pilnu ainu, ne tikai virsrakstus, tāpēc abonējiet, lai vienmēr būtu soli priekšā. Ja ASV plāno uzsākt sauszemes operāciju, pirmais izaicinājums būs atrast Irānas bagātināto urānu. Izskatās, ka jau ir diezgan labi izpratne par to, kur Irāna šo materiālu ir novietojusi. Saskaņā ar Startautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektora Rafaela Grossi teikto, visdrīzākie kandidāti ir Isfahāna un Natānsa, abas vietas, kuras ASV bombardēja ar saviem masīvajiem bunkuru iznīcināšanas bumbvedējiem operācijas Midnight Hammer laikā. Konkrēti pēc Grossi teiktā, Irānas bagātinātais urāns visticamāk tiek glabāts pazemes tunelī pirmajā vietā, savukārt otrajā vietā tiek glabāts papildus urāna krājums. Un abās vietās Irānai, kā ziņots, ir centrifūgas, kuras tā varētu izmantot, lai vēl vairāk bagātinātu šo urānu un sasniegtu 90% U-235 līmeni, kas nepieciešams kodolbumbas izgatavošanai. Žurnāls The Bulletin of Atomic Scientists šķietami piekrita šim vērtējumam 29. marta rakstā, kurā tika ziņots par kodola objekta satelīta attēliem Isfahānā. Īpašu interesi šajās fotogrāfijās izraisīja liela kravas automašīna, bija piekrauta ar konteineriem. Lai gan nav iespējams redzēt, kas atrodas konteineros, attēlu uzņemšanas laiks kopā ar kravas veidu kalpo kā netieši pierādījumi tam, ka Irāna ir pārvietojusi savu bagātināto urānu uz Isfahānu. Cik daudz, nav skaidrs. Biļetens izsaka minējums, ka tā varētu būt visa krava, kas nozīmē, ka krājums Natansā vairs nepastāv. Tas pats par sevi rada izaicinājumu ASV, jo apstiprinājuma trūkums nozīmē, ka tā joprojām jāgatavo sauszemes operācijas divās vietās, pat ja tikai vienā no tām atrodas Irānas urāns.
Pazemes tuneļu komplekss Isfahānā joprojām ir daļēji funkcionējošs. Kā norādīja Grossi, operācija Pusnakts āmurs acīmredzot nav spējusi iznīcināt šos tuneļus, un šī tuneļu tīkla iespējamā sarežģītība rada vēl vienu izaicinājumu, ar kuru ASV operatīvajiem spēkiem uz vietas būs jāsaskaras. Runa nav tikai par iekļūšanu tuneļos. Runa ir par pārvietošanos pa šiem tuneļiem, kurus varētu aizsargāt karavīri un slazdi, lai noskaidrotu, kur tiek glabāts Irānas urāns. Tas, ko mēs līdz šim varam secināt, ir tas, ka jebkura operācija, ko Pentagons un Trumps varētu apsvērt, nevar tikt pabeigta izmantojot parastās kainieku vienības. Speciālo uzdevumu vienības ir obligāti nepieciešama tik sarežģītai misijai kā Irānas bagātinātā urāna izvešana no tās pazemes tuneļu tīkliem. Un šo operāciju varētu vēl vairāk sarežģīt kaitējums, kas šiem tīkliem jau iepriekš ir nodarīts. Pirms ASV vispār apsver iespēju sūtīt karaspēku uz vietas, tai ir jāspēj identificēt piemērotas ieejas tuneļos un jāņem vērā iespēja, ka Irāna šīs ieejas ir nodrošinājusi un varētu mēģināt tās iebrucināt tik līdz ieradīsies ASV spēki. Tātad šis nav tikai speciālo uzdevumu vienības darbs. Lai pārvarētu visus šos šķēršļus, ASV būs nepieciešama lielākā speciālo uzdevumu vienība, kāda jebkad ir pulcēta vēsturē. Tā ziņo Times of Israel, kas apgalvo, ka ASV vien Isfahānā varētu būt nepieciešami vairāk nekā 1000 cilvēku. Šiem cilvēkiem būs uzdots ieņemt objektu, izvest Irānas urānu un noturēt Isfahānu tik ilgi, cik nepieciešams, jo iespējams viņiem nāksies saskarties ar raķešu un dronu uzbrukumiem no Irānas puses, ziņo mēdījis. Tiek ziņots arī, ka Irānai ir aptuveni 200 kg, jeb apmēram 440 mārciņas urāna, kas bagātināts līdz 20% U-235. Ja ASV nolemj, ka arī šis urāns ir jāizved, tad operācijā būs nepieciešams vairāk laika, ņemot vērā lielāko apjomu. Lielākā daļa šīs operācijas panākumu ir atkarīga no tā, ko ASV zina jau pirms karavīru ierašanās uz vietas. ASV zina, cik daudz bagātinātā urāna ir Irānai un kur visticamāk šis urāns tiek glabāts. Saskaņā ar Times of Israel ziņām, ASV arī uzskata, ka ir identificējusi šauru piekļuves punktu Isfahānā, caur kuru varētu iegūt bagātināto urānu. Vai Irāna zina, kur tieši šis piekļuves punkts atrodas, ir diskutējams jautājums, jo šādas zināšanas ļautu Irānai šo punktu nomīnēt. Taču iespējams pats svarīgākais, ko ASV zina, vai vismaz uzskata, ka zina, ir tas, ka valstī ir spējis veikt šāda veida operāciju. Ja Trumps nolemj, ka ir pienācis laiks riskēt ar visu, šī kļūs par vienu no iespaidīgākajām speciālo operāciju misijām, kāda jebkad veikta, un visticamāk tā arī izskatītos. Jebkura rīcība, lai sagrābtu Irānas urānu, būtu jāsāk ar speciālo spēku karavīriem, kas slido uz attiecīgo vietu. Pieņemsim, ka tā ir Isfahāna, jo šķiet, ka tā ir visdrīzākā vieta, kur atrodas Irānas urāns. Isfahāna atrodas vairākus simtus jūdžu iekšzemē, tāpēc amfībijas izsēšanās nav iespējama. Tas jāveic ar desantu no gaisa, un ASV spēki neizbēgami saskartos ar zenīta raķetēm, kuras iespējams tiktu palaistas no pārnēsājumām pretgaisa aizsardzības sistēmām un droniem, kamēr viņi atrastos gaisā. ASV varētu iepriekš veikt aviācijas triecienus pret Isfahānu, taču vēl nav zināms, cik efektīvi šie triecieni būs pret pleca palaižamām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras var paslēpt sarežģītajos tuneļos. Tomēr šī aviācijas bombardēšana visticamāk notiktu. Bijušais ASV jūras kājnieku korpusu un aizsardzības izlūkošanas aģentūras operāciju speciālists James Hacketts arī norāda, ka šī bombardēšana varētu būt tas brīdis, kad spēlē iesaistās 82. Gaisa desanta divīzija un 2 jūras kājnieku ekspedīcijas vienības, kas dodas uz Persijas līci. Viņi tiks izvietoti, lai mīkstinātu teritoriju ap Isfahānu, stāsta Hacketts izdevumam Wire, un mērķis ir ļaut sauszemes spēkiem ieiet bez pretestības un visticamāk tumsas aizsegā. Irāna varētu nojaust, kas tuvojas, pateicoties šim aviācijas triecienam, lai gan ASV varētu paveikties, ja režīms pieņemtu, ka šis uzbrukums ir tikai kārtējais operācijā, kurā ASV no gaisa jau ir uzbrukušas 10 000 mērķiem Irānā. Vēl viens trieciens iespējams netiks uztverts tā, kā tam vajadzētu, pat tik jutīgā vietā kā Isfahāna. Kad mīkstināšana ir pabeigta un pretgaisa aizsardzība un droni ir neutralizēti, ASV speciālo uzdevumu vienības nolaižas. Šiem kaujas karavīriem nekavējoties būtu jānodrošina perimetrs, un šo uzdevumu varētu veikt arī ASV jūras kājnieki un 82. gaisa desanta divīzijas desantnieki, kamēr speciālo uzdevumu vienības iekļūst Isfahānā. Uz vietas būtu jānogādā arī inženieri kopā ar izrakšanas tehniku. Šiem inženieriem būs arī uzdevums pārbaudīt teritoriju uz mīnām un slazdiem. Lai varētu veikt evakuāciju, ir nepieciešams skaidrs ceļš, tāpēc šie inženieri varētu doties iekšā pirms speciālo uzdevumu vienībām un pēc tam sadarboties ar tām, lai iekļūtu Isfahānas tuneļos. Tad seko pati izvešana. The Wall Street Journal lēš, ka būs aptuveni 40 līdz 50 īpašu cilindru, kuros atradīsies Irānas bagātinātais urāns, un visi tie izskatīsies līdzīgi niršanas baloniem. Amerikas speciālajām vienībām būs nepieciešams spēt identificēt šos cilindrus, kas nozīmē, ka ir obligāti nepieciešama speciāla operatīvā komanda, kas izveidota tieši radioaktīvo materiālu izvešanai.
Pastāv arī negadījuma iespējamība, tāpēc cilindri būs jāievieto aizsargājošos transportēšanas konteineros, lai izvairītos no noplūdēm vai citiem vēl sprādzienbīstamākiem gadījumiem. Tās attiecas uz urāna izvešanu no Isfahānas tuneļiem, bet pēc tam urāns ir jāizved arī no pašas Isfahānas. Būs nepieciešams lidlauks, kā arī ASV aizsardzība, lai pasargātu no droniem un raķetēm, kuras Irāna neizbēgami palaidīs pret lidmašīnām, kas mēģinās pamest Isfahānu. Labā ziņa ASV ir tā, ka Šahīda Vatampūra aviobāze atrodas salīdzinoši nelielā attālumā no Isfahānas kodolobjekta. Sliktā ziņa ir tā, ka arī šo bāzi būtu jāieņem un jānostiprina, un ASV būtu jāpārvieto sagrābtais urāns uz šo bāzi, lai to izvestu no Irānas. Vēl viena iespēja būtu izveidot pagaidu lidlauku pašā Isfahānas kodolobjektā. Abas iespējas tomēr operācijai pievieno papildu laiku, un ASV izvēle visticamāk būs atkarīga no tā, cik labi aizsargāta ir Šahīda Vatampūra bāze. Atkal, bombardēšanas reidi, ko veiktu jūras kājnieki un desantnieki, kurus ASV jau sūta uz Irānu, varētu vājināt šo bāzi. Sauszemes iebrukums arī būtu mazāk sarežģīts, jo ASV būtu jānodrošina bāzes ieņemšana, neuztraucoties par nepieciešamību no tās kaut ko izvest. Viena lieta ir skaidra – šī nav ātra operācija, kurā var vienkārši ienākt un tad atkal iziet. Šī situācija, apvienojumā ar Irānas rīcībā esošo urāna daudzumu un izaicinājumiem, kas saistīti ar konfiscētā urāna nogādāšanu gaisā, nozīmē, ka šī ir operācija, kas varētu ilgt nedēļas, nevis dienas. Operācija Epic Fury prasītu daudz ilgāku laiku nekā 4 līdz 6 nedēļas, kā sākotnēji bija iecerējis Trumps, ziņo Wall Street Journal, un Trumps jau ir paudis, ka nevēlas, lai šī operācija pārvērstos ieilgušā karā. Tomēr ASV ir viss nepieciešamais, lai to paveiktu. CBS News ziņo, ka ASV speciālo operāciju vienību komandos ir trenējušies šādām operācijām burtiski gadu desmitiem, un ASV pat ir izveidojusi treniņu vietas, kas atdarina tuneļus Isfahānā un līdzīgās vietās šiem treniņiem. Kas attiecas uz Irānas urānu pēc tā izvešanas, ASV varētu to nogādāt ar lidmašīnām uz kuģiem Arābijas jūrā, tādējādi izņemot to no Irānas balistisko raķešu darbības zonas. Bāzes Kuveitā un Austrumirākā arī ir pagaidu iespējas, lai gan tās ir statiskas atrašanās vietas. Īsāks pārvietošanās attālums tiek kompensēts ar to, ka šīs bāzes ir vieglāk mērķēt ar raķetēm un droniem. Papildus tam visam ASV ir jānodrošina gaisa pārākums Isfahānas reģionā, kas ļauj tai ievest un izvest savus lidaparātus, un būs jāizveido pretgaisa aizsardzība, kas spēj tikt galā ar droniem un raķetēm. Tātad šī nebūtu nav vienkārša operācija. Speciālo spēku operācijas nekad nav vienkāršas. Ja ASV to spēs paveikt, tā būs iespaidīgākā speciālā misija, kas redzēta pēdējās 10 gadēs, bet tas var būt nepieciešams. ASV vēlas, lai Irāna atsakās no sava bagātinātā urāna. Ja tas nenotiks, Irāna varēs radīt kodola iznīcināšanas draudus tuvo austrumu valstīm. Tas nav pieņemami ASV, un Trumpa administrācija sāk izskatīties arvien gatavāk riskēt ar visu, lai atņemtu kodolieroču iespēju Irānas režīmam. Tomēr ASV varētu būt citi plāni jūras kājniekiem un izplidnesantniekiem, kurus tā ir nosūtījusi uz Irānu. Kargas sala ir vēl viens mērķis, jo Irānas galvenā naftas centra iznīcināšana to ekonomiski paralizētu. Kā izskatītos sauszemes operācija šajā salā? Mūsu video mēs aplūkojam gan to, gan arī to, kā Kargas salas ieņemšana varētu būt svarīga situācijai Hormuza šaurumā. Un, ja jums patika šis video, atcerieties abonēt The Military Show, lai redzētu vairāk mūsu analīzes par nākamajiem soļiem, ko ASV varētu veikt operācijā Epic Fury. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!